Basketbola klubs Ventspils veiksmīgi uzsācis FIBA izaicinājuma kausa sezonu. Divās spēlēs izcīnot 2 uzvaras. Izbraukumā dramatiskā mačā uzveikta Tartu rokvienība, bet savā laukumā arī nevieglā cīņā pārspēta Sēdērtālis Kings no Zviedrijas, izcīnot 100. uzvaru Eirokausos. Tagad ventspilnieki devušies uz basketbolam noslēpumaino Austriju, lai sacenstos ar valsts čempioni Vīnes Cepteri. Austrija basketbola lauciņā ir maz zināma, taču kādas asociācijas rodas Austrijas vārdu dzirdot? Austrijā slepošana, kalnslepošana droši vien. Ar to visvairāk. Vairāk tādu ziemas sporta veidiem un Austrijā pats personīgi neesmu bijis un man būs arī gan pieredze kā basketbolā, gan arī kā vienkārši aizbraukt apsīt valsti. Austrijas vārdu, Mocarts droši vien, kas nāk prātā Vīna, skaista pilsēta, man liekas. Ar mūziķiem slaveniem, piemēram, Mocarti. Biatlons. Jā, biatlons. Slēpotāji. Kalni. Palielini. Jā, tas arī ir viss. Vīne ir sena un tradīcijām bagāta pilsēta, kuras pirmsākumu meklējam 1. gadsimtā, kad romieši izveidoja cietoksni un apmetni nosauca par Vindabonu, tulkojumā latviešu valodā labs vīns. Līdz mūsdienām Austrija un Vīne piedzīvojusi milzu pārmaiņas, spēlējot lielu lomu arī Eiropas kontinenta attīstībā. Pilsēta, kas izaugusi Donavas upes krastā, ir pasaules slavena ar klasicisma un jūgendstila arhitektūru, bet vēl pazīstamāka ar kultūru un milzīgo mantojumu mūzikā, izaudzinot tādus māksliniekus kā Šubertu, Mocartu, Haidnu un citus. Vīnē iedzīvotājs skaits ir tuvu 2 miljoniem, taču ikdiena aiziet diezgan mierīgā ritmā. Cilvēki, kā jau lielpilsētā, dodas veikalu meklējumos, uz ielām sastopami gan ubagotāji, gan ielu mākslinieki, kas spēj piesaistīt garām gājēju uzmanību un radīt tiem pamatīgu apmulsumu. Pilsētā diezgan izteikti novērojama velosipēdu kustība, bet tā kā pamazām tuvojas decembris, tad pilsētā jau rosās arī Ziemassvētku gars. Atgriežoties pie mūzikas, Vīnes vārds ir pazīstams saistībā ar Johanu Štrausu, proti Vīnes valsis. Kurš tad Ventspils rindās varētu būt labākais valšu dejotājs? Labi konkursu uztaisīt, man būtu interesanti, kurš labāk dejo valsts. Domāju, ka jaunie vispār neviens nemāk dejot. Es arī tā ne īpaši, bet tas būtu labs. Interesanti būtu paskatīties. Aksels. Viņš tāds mums pieredzējis. Tā jau tāda seniora deja varētu būt. Jā, tā viņi saka, droši vien. Es valsts dejotājs, es domāju, ka neviens te nemāk normāli valsts nodejot. Es arī neteikšu, ka es baigi labmāk. Es domāju, ka Andrejs Grožuls. Viennozīmīgi. Viņam garas kājas, izteikti soļi. Andrejs Grožuls. Pēc? Viņš baigi labi dejos, es redzējis. Viņam labi mūviņi ir. Labi skills. Es domāju, ka viennozīmīgi Andrejs. Viņam ir talants, dotības. Un to es redzu gandrīz ar katru iesildīšanos. Es domāju, ka jūs paši to varat pastīties un pēc tam secināt to mierīgi. Ventspilnieki Austrijā ieradušies 10 spēlētāju sastāvā. Pēc uzbūves un interjera interesantajā sporta zālē aizdīts vakara treniņš. Komandā valda labs noskaņojums un kurzemnieki gatavi pret Vīnes Cepteri paņemt tikai un vienīgi uzvaru. Es teikšu, diezgan pozitīvs noskaņojums. Mēs šodien labi notrenējāmies un parādījām, ko mēs darīsim rīt. Izgājām cauri. Viņa aizsardzība, mūsu aizsardzība, uzbrukumu pretēji, mūsu uzbrukumu. Zāle tāda nepierast un bumbas nepierast, bet tā tas ir un tas ir tāds noteikums, ka katrā valstī spēlē ar savām bumbām un pie tā jāpierod un jārehabilitējas.
Tagad es domāju, mēs esam gatavi rītdienas spēlē. Pirmais iespējas man bija tāds, ka es ienācu aktu zālē. Jo tā redz, tevis apkārt ir aizskari un tie krēsli tā kā aktu zālē. Es nepierast varbūt tādai parastai basketbolas hallei. Un tas saka, kā arī teicu, tāda situācija un abiem viņi ir vienādi. Bumba ir apaļ un jāspēlē basketbols. Vīnes Cepteri ir pērnās sezonas Austrijas čempione, šādu titulu iegūstot pirmo un pagaidām arī vienīgo reizi. Līdz ar to arī FIBA izaicinājuma kausā Vīnes komandai šī ir debija. Austrijas čempionātā 7 spēlēs 7 uzvaras, bet izaicinājuma kausā aizdīts 2 spēles. Izbraukumā zaudēts Zviedriem, bet mājās ar +8 uzveikta Tartu Rock. Komandas galvenais treneris ir serbs Darko Ruso, kuram ir pieredze gan izaicinājuma kausā, gan Eirolīgā. Tāpat jāsaka, ka komandas sastāvu veido 5 leģionāri, 3 serbi, 1 melnkalns basketbols un Latvijas autorijai labi pazīstamais lietuvietis Ārnes Labucks, kurš pirms pāris gadiem pārstāvēja VF Rīga vienību. Ļoti labi komanda izskatās uz šo brīdi ar pieredzējušiem bijušās Dienvidslāvijas skolas pārstāvjiem un arī pazīstamais Ārnes Labucks, lietuviešu spēlētājs. Un arī ir 2 diezgan meistarīgi, nepiekāpīgi aizsardzību austriešu spēlētāji. Tā kā viņi diezgan labi nokomplektēt visās pozīcijās. Ventspils FIBA izaicinājuma kausā 2 spēlēs izcīnījusi 2 uzvaras. Lai arī turpmāk viss norisinātos perfekti, komandai nepieciešams spēlēt vēl stabilāk. Es domāju, ka nav tā vairāk tāda stabilitāte, ka mums ir tā kā pa viļņām augšā lejā. Mums jāmēģina nostiprināt spēli no paša sākuma un līdz pašām beigām. Es domāju, ja mēs tas izdosies, mēs tiksim diezgan tālu. Otrdienas vakarā 8:00 Ventspils izbraukumā pret noslēpumaino Austrijas komandu Vīnes Cepteri. Klātienē spēle solās apmeklēt ap 1000 līdzutējiem, ja tāda ietilpība šajā zālē ir, un biļete maksās 15 eiro. Vai arī tehniskajā un organizatoru pusē ir vairāk sarežģījumi, maču tiešraidē būs iespējams vērot portālā sportacentrs.com.